1. janvārī, kā viņi iesāks, tā viņi pavadīs visu atlikušo gadu jauno. Es jau iepriekšējos video abos pirmajos divos stāstīju par to, ka es gribu adīt sev šādu. Te ir bilde no mugurpuses, es te viņu nemeklēšu tagad priekšpus, bet priekšpus faktiski ir tāda pati, arī apakšmalā mežģiņi raksta, te pa vidu neiet līdz pašai augšā, viņš arī kaut kur ir tā beidzas, kā te redzams, ir bildē, un augšā te mugurpusē ir, priekšā nav, bet mugurpusē ir arī tā mežģīnīcēm tiem matiem. Maksas apraksts man ir arī pirkts ir. Vēlreiz var atkārtot, kad šeit kleita ir radīta aprakstā no dzijas 100 gramos 100 gramos 350 metri. Tur ir es proporcijas tagad neatceros precīzi, bet tur ir kokviena, lins un kaut kas viskos veidīgs varētu būt. Tur bija kaut kāds savādāks tas nosaukums, bet es pieņemu kaut kas no viskos. Tādu no lina, kur man ir 100 gramos, man ir, viņai 700 metri 100 gramos, un viņa adīja divās kārtās, jā. Sanāk tā. Man ir 100 gramos 650 metri, jā, es nezinu, ko es tur pirmī pateicu. Viņai ir 700 metri 100 gramos, man ir 650 metri 100 gramos. Viņa adu divos pavadienos. Es arī adu divos pavadienos. Man tomēr ir rupjāka cija. Vēlreiz varu parādīt savu to paraudziņu. Nē, tas ir ar vienkārtīgu adītais, tas nav tas. Divkārtīgais man ir. Tāds te krāsa, tā nav visai, protams, arī precīzi. Viņa ir tāda zaļa, tāda hakijas zaļa, tāda, nezinu, olīvas zaļa, kaut kas tāds, kāda tā olīva ir. Un tur es esmu 3 dažādām adatām to paraudzīju, lai viņa ada 2,75 to kleitu pēc apraksta. Es te gan 2,5, gan 2,75, gan 3. Un tad tuvākais tas blīvums, bet arī es īsti netrāpīju 3 mm adatām. Un arī pēc struktūras man viņš arī plastiskuma pateik labāk nekā tiem mazākām adatām. Un uzadīju tādu paraugu papli, tai mežģīņu malai, lai saprastu arī, kā tad vajag un tad cik tad aprēķina, lai es uzstāstītu, lai tur apakšmali ir tur ir kaut kāda 1,5 metrs ar kaut ko pāri. Ir, un tad, jā, tad es aprēķināju, un 1. janvārī es veiksmīgi arī uzsāku viņu, kā veiksmīgi, vai cik tas veiksmīgi būs, man šobrīd ir grūti pateikt. Es esmu ādu ar tām 3 mm adatām, bet uzmetumu veids, es tak neatceros, kāds uzmetums tur saucās, bet, tāds pēc iespējas atradu tur vienu no tiem, es pajautāju Chatam GPT, lai viņš man iesaka priekš lina tos uzmetums, un tad es tur, viņš man tur 3 veidus parādīja, to norvēģi saucamu uzmetumu, tā kā zeķēm es parasti uzmetu, bet tas man īsti nederēja tomēr, un tad vēl 2, es tagad viņus neatceros, kuras tur un es viņu uzmetu arī, kā man ChatGPT ieteica, ar lielākām adatām, un es viņam tur izstāstīju to visu, kas man ir, kāds man sastāvs ir dzijā, no kodas plānoju adīt, un mēs tur komunicējoties, un kā ieteikumu, viņš man ieteica uzmest ar lielāku adatu, un ja es adu 3, tad es uzmetu uz 4 šeit, lai viņš tāds, jo viņš galīgi nestiepjās, jā, un lai viņš nav tāds sašaurinājums apakšmalai neiet. Jā, pēc mazgāšanas nostiepjot, protams, jā, protams, droši vien kaut kā tā būs man jānoformatē viņš.
Patreiz te raksta raports ir 18 valciņi, un man ir tie raporti vai gan, cik man tur bija tāds. Nu, tam nav būtiski tik liela nozīme. Un viens raports uz augšu rindās man ir nodīts 18 vai 12 rindas, cik tur bija tam raportam. Cik tur bija rindas? 12 raizmes, jau te dažāds, es te rakstu šobrīd tādu. Nu, tāds man te ir pats sākums 1. janvārī, es te arī vairāk šitajās pārējās dienās roku neesmu pielikusi viņai. Es ceru, ka līdz jūnija beigām es ar to tikšu līdz kaut kādam rezultātam. Nu, protams, ja man te zina, kā nebūs kaut kas jāpārada, tas jau priekš manī ir normāli. Tā, tad otrs darbiņš, ko es te arī adu jaunā gadā iesāku. Es decembra pašā pēdējā nedēļā nopirku zeķu dzīves vairākas, un viena no tām bija arī šīta pelēkā. Es laikam kaut ko jau pagājušā video rādīju, bet tur man bija kaut kas iesākts, jā. Nu, tā ir klasiskas dzīves sastāvs, 75 vilna, 25 poliemīti, 420 metri uz 100 gramiem, šāda te zīmola dzītiņa, jā. Ja kādam interesē krāsas 113. Un tas ir, es neteikšu tādu skaļu vārdu, mans apraksts, bet tas ir mans izdomājums, mans dizains. Es esmu autora pati šai te zeķei, salikumam, adatu izvēlēju un tā tālāk. Un te es adu un ārdu, meklējot vislabāko risinājumu. Raksts ir no Japāņu tās grāmatas ņemts, 250 adījumu raksti, kur raports tam rakstam ir 20 valdziņi, tas ir, nu, viņš ir šitik te plats, jā, šitā kreilisko rakstu josla, šī te kreilisko un šita pīna, un tad atkal tāda. Man tāda 3 raporti ir. 20, viņiem grāmatā, kā es teicu, ir 20 raksti, bet man ir valdziņi vairāk vajadzīgi. Valnīts arī ir griezto. Un līdz par cik arī zeķītē te ir tie grieztie valdziņi, kā jau Japāņu rakstot, tā vismaz tajā grāmatā tāds ir. Uz adatas te es uzmetu 21, tātad 84 valdziņi, nodīju 42 rindas garu valnīti, un tad man vajadzēja iestrādāt to rakstu. Bet 84 valdziņi, protams, tas man tā kā pa platu. Bija man variants, laikam pagājušā video es rādīju, man tur bija, es biju adījis ar šitām te 2,25 adatām rakstu, bet es jau biju tikus gandrīz līdz papēdiem noadījis, un tā acīm redzam, es sapratu, kad man viņas ir pa šauru, un es tā mēģināju arī uzvilkt, un, nu, sapratu, kad man nedara. Tad es izārdīju ārā līdz valnītim, valnīti atstāju un pārgāju uz 2,5 mm adatām. Un es arī biju norāvusi jau vairāk. Man šobrīd ir tikai no tiem 84, man ir norauti 2, 4, 6 valdziņi. Nē, 12 valdziņi man ir norauti, jā. Man ir 72 valdziņi palikuši. Un es rakstu šo te paņēmu 2,5 arī adatas. Un iestrādāju tā, lai šis te rakstīņš, šīs te labisko kreilisko rakstu josla, lai viņa tā no valnīša tā smuki ieplūst arī šitajās visās te, visas 3 tās rakstu joslas, kur ir šis te ar grieztiem valdziņiem, lai viņš tā smuki, tā plastiski tā aiziet no valnīša daļas rakstā iekšā, tās līnijas. Šitas ir parasti labiskais, tas nav grieztais, un
Un tad man sanāca, ka man šitien starpā katrā tā saformatējās, ka man tas 6 valdziņi ir. Grāmatā te ir 2 valdziņi starpā kreiliskie. Un jau pirmā rinda atdot, es te katrā sādīju pa 2, un tam man palika 5, un tad es to samazināju līdz 4 šai te kreilisko rakstu joslā, tā pakāpeniski ik pēc cik tur tām rindām norāvu vēl pa vienam valdziņam. Nu, lūk, un tā, jā, es te adīju, man tas tika apkārtmērs, es te mērīju, man viss tā forši pieguļ pie kājas. Viņi nav ļoti tāda apspīlēta, nav arī ļoti brīvi, bet, nu, tas, par cik tas kreiliskais griestais ir un tā pīnīt, viņi tomēr savu paņem, jā. Un tad es tiku līdz papēdim. Tad es uzadīju, pirmais man jau tas ir kaut kāds 3, bet vispār 4. reizi es jau laikam tādu to papēdi izadīju. Un tad es viņu pārgāju uz parasto labisko. Bija doma, ka pēda aizies man labiski, un bumerāngu papēds man te ir. Bet es kaut kā tā izadīju, es jau biju to tikusi, to papēdi bija līdz šitai vietai izveidojis, ja man tā kā, nu, būtu tās 2 rindas jānoāda papli, un tad atkal otru pusi tam papēdim apakšdaļā dīt. Es tā paskatījos, un kaut kā man tā nelikās forši, ja te viss tas grieztie valdziņi, kreiliskie valdziņi, un tad es domāju, nē, papēdis man ir jāāda nevis labiski, bet adīšu pēdu visu un papēdi veidošu kreiliskajā. Tad es jau viņu izadīju līdz pusē, kaut kur jau tās rindas saīsinātās tam papēdim kreiliskā rakstā. Un tad es tā skatos, nē, nu kaut kā arī nevisai. Un tad es paņēmu, atkal izārdīju, un šīs te kreiliska labiski grieztās, es līdz šejienei viņas palaidu tā, lai viņas beidzās, nu, tais īsajās rindās, viņas tā aiziet tā. Un arī to pīnīti palaidu pa vidu, un viņa pīnīti turpinās, un viena tā labiski grieztā noslēdzošā vai tā raksta, šī te raksta tā malējā labiski grieztā aiziet arī papēdim, pēdai papakš, pareizāk sakot, aiziet. Nu jā, tagad es faktiski esmu burtiski tikko to papēžu veidošanu beigus, te kaut kādu, cik te rindas esmu, tagad vēl tikai dažas nodījusi, jā. Man tagad papēžu beigas ir beigts, te dažas kaut kāds 3 vai 4 esmu nodījis. Nu, lūk, tas man tad ir tādu zeķi. Es esmu tik daudz labs, tur jau sašvīkājis, tā kā es jau nezinu, džemperu būtu uzadījis. Man jau tur pusklādi ir ar to zeķi, tur pierakstiem. Es tur ārdīju. Nu, es cerēsim, kad man vairs nebūs nekas jāpārādā un nebūs man kaut kāds tur ienesti tie izmaiņas tajā zeķē, kā man tas, nu jā, tagad tā pēdas daļa. Vēl es, ka tā līdz galam neesmu izdomājis, ka, nu, it kā man ir tā ir vīzija, kā es to purgalu noraukšu, bet vēl arī tas, nu, cerēsim, ka tas variants man derēs. Kaķis Pal, protams, arī, jā. Labdien! Ir 5. janvāra. Nu jau var teikt, pēcpusdiena iesākusies. Man ir, grib parādīt savus pagājušā gada, nevis pēdējos, bet kaut kad vēl novembra beigās nopirktu, bet saņēmu tikai šodien, izņēmu pastā Amerikā vienā no internetu veikaliem. Nopirkti izšūšanas darbi paredzamiem kaut kad nākotnē. Tas sūtījums tapa dēļ šī te Gymshore, kas arī laikam no Mill Hill zīmola. Es tā īsti nezinu, viņi tur meitas uzņēmums, tas Gymshore Mill Hillam vai kā. Tas ir izšūšanas krustdūriens. Tas ir uz tāda saucamā tā perforētā pafīra ar pērlītēm, tāda gotiņa Clarisa. Tur ir sērijā
vēl aitiņa un ruksīts. Tur nāk līdzi pērlītes, adāmadas, izšujama adata un dīmas īdiegi, kas pašam ir jāšķiro, kas man patiesībā bišķiņ šai te visā pasākumā nevisai patīk, bet darbiņi ir skaisti. Miniatūra tā. Tur man ir no šīs te sērijas, man ir jau ruksītis ir mana kolekcijā. Viņi ir tā diezgan reti nopērkam, un es tā veikalā, kur Amerikā pirku gan šo, gan arī tad, kad pirku to, šitas nebija, un aitiņi tur joprojām nav, bet bijis tur var atstāt savu e-pastu, un kad viņiem piedāvājumā, tad man atnāk paziņojums, ja kāds tur darba nav to brīdi komplekta vai ko jau es tur gribu pirkt. Tā kā jau daudzos internetu veikalos. Un tad man novembra kaut kur otrā pusē arī atnāca paziņojums, kad ir šis darbiņš pieejams, tad es ātri, jo viņus diezgan ātri viņi arī pazūdu, kas faktiski tā arī bija, pēc diennakts viņi tur vairs nebija, vismaz, kad es iegāju apskatīties. Tur nāk līdzi, šeit arī ir pērlītes, tāpat tās adatiņas, diedziņi, tur ir tāds izšujamais elementiņš, gai tai gotiņai, gan šim te ruksītim ir tāda podziņa piešujuma, kas viņiem ir, teiksim, tas arī ir fonā, man šis arī Mila Hila darbiņš kaut kad pagājuši ziemas viņa laikam uz ziemišu, un tur tas arī piešujamais elements ir. Un tādu vienmēr nav, bet šiem te vairs nav, jo viņiem taisīja kādreiz, cik es saprotu, tādas keramiskās materiāla tos piešujamos elementus, tad viņi ir pārgājuši uz plasmas, bet laikam plasmas ar šitajos komplektos, jo tā ir jau plasmas, tā nav keramika, bet šitie viņi tad, vai nav izdomājuši kā, vai kas jau viņiem taisa tās piešujamos elementus, jo tās pērles ir pērles, man šķiet, kaut kāds Japāņu tās varētu būt pērles viņiem. Nu jā, jo viņi, pēc, ka viņi, ka tur ir franču un Japāņu materiāli iekšā, UK, tas ir United Kingdom, jā. Tātad 3 valsts materiāli, varbūt tas papīrs, jā, grūti pateikt. Tālūk, tas ir man, tad es sagaidīšu vēl aitiņu, un tad es viņas tā kā esmu izdomājis, ka izšūtu, bet es diezgan ilgu uz to gotiņu gaidīju, kad gadu vairāk noteikti es uz viņu gaidīju. Par cik tad, lai tā gotiņai nav vienai garlaicīgi ceļot, un tad man it kā tur bija tai višlistā jau kaut kas ielikts, un tad es nopirku, te ir gan tikai schēma, un piešujami elementi, tāda pelīte un tāds 4 tāds sarkans pērlītes. Tas ir tāds Ziemassvētku rotājums, man ir izšūts, bet es jau vakar novācu visu Ziemassvētku sapakoju līdz šī gada adventei jau. Man ir izšūts arī šitie materiāls ir palicies iepriekš uz Murānojas uz tādu 3/2 skanvas izšuvu šādu te nekā nav. Te ir tāds spārītas piešujamais elements. Un tur pērles, es neatceros, vai vispār bija atsevišķi pērles tā. Tur bija tas stūrīšos pērlītes, jā. Un tad ir tāds, tad ir dīmsī diegi, tur arī un nāk tie, kas viņiem nāk te. Viņi iesaka, jā, uz ko viņi iesaka, un tur ir tāda schēmiņa. Tur ir viņi arī tā kā skaitās limitēta sērija laikam, vai nav limitēta, bet vispār viņies tur, es nezinu, kāds 5 sērijā viņai iet vismaz jau. Tur ir kaut kāds, kas vairs tā kā es tur neatradu, tur agrāk, es tā baigi neesmu, ka teikt, jā, šī 2/4 gada šitā ir. Te ir tā kā pelīte, tur tas piešiem. Viņiem tur ir dažādi, tur taurens, pelīte, šitām, kas tur iepriekš bija, es zinu, ka tur bija taurenīts, šitiem man ir ar spāri,
kas tur vēl bija, tagad man vairs nav, es tik smalki neesmu paturējis galvā. Nu, lūk, tas ir tas, kas man atnāca no Amerikas, viņa krasta pāri okeānam no pagājušā gada pirkums, un šogad ir atvērta hobby izdevumiem bilance. Nopirku riņu skaitītāju. Nu, faktiski es braucu pēc dzīs, bet man ir mājās viens zaļš un pārējie kaut kādi 3 vai 4 ir sarkani. Un, lai tam man nejūk, kurām darbā ir tas skaitītājs, es tur tos sarkanos sienu kaut kādus diegus riņķī, lai kaut kā atšķirt, un tad pie saviem tiem pierakstiem, pie attiecīgā izstrādājuma, es kaut kur vienmēr atzīmēju, kuram izstrādājumu un kurš sarkanais man tad ir nopirkut, lai man tad tur kaut kas nav jākabina klāt tādu. Tad nopirku 2,5 zeķu adatiņas. Man ir 2,5 metāla, bet man patīk ar koku adatiņām adīt 2,5, 20 centimetri. Ir pagaras, varēja 15, bet, nu, labi, ja varbūt kāds pusgarās zeķis kāda, tad nodar tīri labi. Un tad nopirku, tas ir tāds, viņš tāds spilgtāk pārraida. Un šitā, jā, nu, šitāda, jā, viņa tāds samērā spilgti ir. Viņa gan ir pēc metriem, viņai, cik es te uzreiz veikalu nevarēju atrast to metrāžu, bet viņai nav 420, bet kur tur pārdevēji man teica, cik viņi man teica, ka ir, bet es viņas nevarēju ieraudzīt, ka es skatījos, kur te viņi rakstīts ir. Rekur, 396. Pa 14, jā, nu, ir plānā, ne, vai rasnāk sanāk, jā, bišķi rasnāka viņi ir. Bet es domāju, tas nekas, tā liela starpība nebūs, tais valnīšos pēdās, nav tik traki. Un tad paņēmu 2 opālus, nopirkt tādu smuki tāds, man ļoti patīk tāds tumšs zils. Tā, 6 diegu šitā ir. 6 diegu, tad tumši zila. Bija pēdējā palikusi. Un tad šādu te raibulīti, tur tāds pavasars jau. Šeit jau ir pavasars krāsās, tāds riktīgi, tāda lieldienu ola. Te kaut kāds arī ir tāds uz etiķetes ir zvēri pavasarī apmēram tā sanākuši uz pirmo pikniku. Tā zaļā krāsa kokos, tā pavasarīga zaļā smukā. Tā lūks. Dažreiz tās etiķetes, es zinu, ka tas novitāja tās mumīša etiķetes, es pilnīgi kaut kolekcionēju viņas. Tā lūk, nu, krāsa. Tā lūk. Tīri man pirkumiņi. Līdz nākošai reizei. Sveiki! Šodien ir 15. janvārs. 26. gada 1. mēnesis ir jau veiksmīgi nokļūst savā pusītē. Nodzīvoti esam. Un ir šis tas sadarīts par šīm 2 nedēļām šajā mēnesī. Un tad es arī gribētu parādīt pabeigtos darbiņus un arī pastāstīt, ko tad es turpināšu tālāk. Ar ko nodarboties. Kā pirmais man pabeigtais darbiņš, kas ir savu startu piedzīvojis 23. gada maijā, ir šāds te izšūšana, jā, 23. gada maijā, šāds te izšuvums, Cooler Classic, ne, viņš ir šitas te viņam zīmola tāds emblēma ir Cooler Dressing Studio. Winter Cat Sampler, te ir tikai schēma, tas ir numurs viņiem, nosaukums, dizainere Nancy Rossi. Lūk, te tā viss ir informācija par šo dizainu.
Nāk tikai schēma, viss materiāli ir, kā teikt, jāsagādā pašam izšuvējam. Te ir 41 krāsas diegs nepieciešams. Te ir gan tātad franču mezgliņi, un tad ir kā atpakaļdūriens ir, un ir izklātais dūriens. Es nezinu, kā viņi pareizi latviski nosaukt. Un iesaka piedāvā izšūt ar trijos pavadienos. Atpakaļdūrienu vienā pavadienā, franču mezgls arī vienā pavadienā, jā. 41 krāsa. Te ir arī piedāvā, ka tas tiek izšūts uz 14. izmēra kanvas. Un sanāk uz augšu ir 113, platumā 113 krustiņi, un uz augstums ir 224 krustiņi. Te arī aprakstā to, kā ir tad, kad izmēri kādi sanāk, kad izšu iz attiecīgām 14, 16, 18 izmēra kanvām. Tas ir 2014. gada dizains, tātad 12 gadus atpakaļ. Ir vēl šai sērijā, ir vēl ziemas, šis ir ziemas, tātad ir pavasara, vasaras un rudens, man schēmas nav. Šobrīd es nezinu, vai es pirkšu. Varbūt tās man patika, kas man ir sanācis gatavajā darbiņā, bet man šobrīd uz izšūšanas rindā stāv vairāk kā 20 darbi, un tā, nāk, es varu parādīt gabaliņu, nāk šī te oriģinālā schēma, viņi ir krāsaina, atpakaļ dūrieni, kā redzams, ir gan sarkanā, gan zeltainā, tur tāds lilā, tātad, kā teikt, viss, nekur te nevar apmaldīties. Jā, atpakaļ dūrieni varbūt varēja prasīties, ka dažās vietās bija, tā nevar saprast, ka zem tā atpakaļ dūrieni strīpa diezgan tāda pabiezda ir uzzīmēt, ka dažreiz tur kaut kāds tos simbolus krustiņu grūti bija saprast, viņi tur tādi līdzīgi varētu būt, vai tur vispār viņš ir, piemēram, ja tur ir, piemēram, šāds te, šis te, piemēram, tāds, jā, un ja viņam pāri ir pārzīmēts tas tur kaut kādās vietās ir, vai tur vispār apakšā tas krustiņš ir, jo ne visur viņš 100%, kā teikt, jau nav, viņš ir brīvs vietas, viņam ir pietiekami un nav visur, viņš nav pilnībā aizšūts darbs, jā, ar krustiņiem noklāts audums, jā, ir brīvs zonas, paliek nenošūts. Tāpēc brīžam bija tā, bet tad uz intuīciju vienkārši es šuvu tajās vietās. Es pati uztaisīju sev kopijas, kuras tad arī izšūšanas procesā, kad bija izšūts, tad, kā teikt, smērēja ciet. Tā, tas ir tā, un izšūts tika tā, darbiņš tika izšūts, es izšūvu uz lina auduma, kas ir 32. kauns, krāsa 3609, slipsvitra 4 viennieki. Man bija nopirks gabaliņš 50 vai 70 centimetri. Te faktiski divi tādi darbi sanāk, bet audumiņš man ir audumiņš šim te par cik tas ir ziemas, tāds Ziemassvētku motīvs un Ziemassvētku, kas mums ir, jā, sniedziņš vizuļo spīd laistās, jā, mums visapkārt gaismiņš spīd, jā, tad man likās, ka arī šim te sižetam, tagad es nezinu, vai te varēs tā nolasīt, audumā tā baigi nevar nolasīt. Tur ir tāds mirdzumiņš ar to saucamo, nenolasās, bet tur, varbūt tās bišķiņi te tā var redzēt, ka tur ir tas audumiņš ar ieaustajiem spīdīgiem pavadieniņiem. Tā tad pāris dienas atpakaļ es jau viņu te pabeidzu, es viņu nolieku, lai viņš ieiet. Kā es viņu nolieku, lai viņš ieiet ekrānā? Tā nē.
Tā, labi, mēģināšu tā. Tā, kas man tad sanāca? Jā, nu kā es teicu, te 41 krāsa. Diegi ir, nav nekāda tur, ka teikt, jauktās krāsas netiek jauktas, tur, teiksim, 2 krāsas pavadienu vienā krustiņā netiek šūti. Tomš tikko bija diezgan pagājuši, saulītes spīdēja pazuda. Tad šitā, jā. Te man ir izmērs gatavais, man ir sanācis 34, 17 centimetri, jā, nu platumā 17, augstumā 34. Nu, cerams, ka līdz nākošiem Ziemassvētkiem es viņu arī noformēšu rāmītī. Tikai tagad jāizdomā, kādu es gribu to rāmīti. Te ir visādi tādi varoņi, ja, nu, protams, galvenais varonis ir kaķis, Latvijas strīpainais, jā, amarilas podiņā, un eglīt, te ir vairāk putni, ābolsa bumbierīti, tas ir šitā, nu, Ziemassvētku tā zvaigzne saucamā, ne, vai kā viņu, nu, vienmēr sakot, es botāniķis neesmu tāds baigi, te tas ir, kas te man šobrīd ir, un te augšā arī ir vāveres, kardināli, un tur arī zīlīts, jā. Nu, protams, tad, kad te ir vesela jūra, visur ir šausmīgi, tas, ja kāds grib izšūt šo darbiņu, tad viņam jābūt ir gatavam uz to, ka šeit ir ļoti daudz atpakaļ dūrienu. Te gan vienīgā nelaime, kad tajā schēmā, komplektētā schēmā nebija rakstīts, cik vajag tos izšujamos dieciņus. Un izšujā viss tos lielākā atpakaļ dūrienas tiek veikts ar 413 krāsas DMC diedziņu, un man pietrūka, man bija jāiet, es tā kā no katras krāsas biju sapirkusi pa vienam, un man tieši tam atpakaļ dūrienam divi nācās iet pakaļ vēl vienam, jo te viss šitās, te viss tas rāmīts, kas te iet, viss šitien te viss pārsvarā, izņemot šai vietā nav atpakaļ dūriens ar to 413, te bumbierim bija zaļas krāsas, cits numuriņš, bija tas atpakaļ dūriens, un kur te vēl bija kaut kas cits. Nu jā, te bija zaļas krāsas, šitai tie tādi bija, un te eglītē, jā, bija zils kaut kas tāds. Pārējais viss ir ar to 413, un viņš tad tiešām ir ļoti daudz. Tā kā, ja kādam mājās ir krājumos šis komplektiņš schēma nopirkta, tad, un diegi nav vēl, tad es uzreiz iesaku to 413 pirkt, un ja vēl pie tām man ir mazāka tā Kānavija ir uz 14, tad protams, stabili tur divi. Tur no tās otras tas ļoti daudz neiztērēja, bet pietrūka mani, jā. Ar visiem šiem te, tā kā šūto kaķi, jā, izšuvās tas kaķa vieta jau, kaut kāds nesaprotams, tas kaķis tur sanāk, bet tā, kad uztaisīja to atpakaļ dūrienu, un viņā pat nav ļoti daudz tā, viņam te kaut kur te bija tā kaķa, tas, sevišķi tā, ka uztaisījā galvā, te tās actiņas, tās svītras, viņš tā kā guļ aizmidzis, tur nav tās tikai purniņš, tas rozā krustiņš iešūts ir deguntiņam, jā. Tāpat tās, kā arī, kas vēl te man vēl bija, ko es te vēl, nu jā, šits ābols arī, viņš tāds, kad ir izšo, viņi vispār nevarēja saprast, ka tas ir ābols. Tāds, nu, arī tāds, un tie putniņi viss, kas te ir, viņi arī tur tādi, kaut kādi krāsaini, nesaprotams krāsas pleķi, un tā, nu, kardināli, protams, augšā tur, jā.
Tas vāvers arī tieši tāpat tās bija. Es jau par viņām biju aizmirsus, jo es viņas tur, kā teikt, 23. gadā jau sākot biju izšūs, un man viņas bija uz rāmi, bija ierulēts, un es viņas jau tur labu laiku sen nebiju redzējis, kas man tur ir. Un tagad, kad pabeidzu darbiņu un izņēmu no tā rāmi, norulēju, tad jā, man taču tur vāvers augšā. Par šīm es te iepriekšējā reizē, kad rādīju vēl decembra, laikam tajā, vai savā pirmajā dienas grāmatā, ka es teicu, ka es nezinu, kas tās ir tāds pa puķēm. Ja, šis, ka tas ir amarils, to es zinu, jo manai vecai mammai bija amarils, tikai viņš kaut kā viņai uz martu parasti ziedēja. Un man komentārā ierakstīja, ka tās esot dzejnieka narcis. Es tāds nebiju dzirdējuši, un tad domāju, interesanti, es kaut kā, protams, kur mēs šodien meklējam palīdzību, mātei googlē tas ir viens, bet moderni šobrīd ChatGPT, protams, viss jautāt. Un es nebiju tā dzirdējis, un prasu tam chatam, lai viņš man atsūta bildi, kā izskatās dabā, dzejnieka narcises, un ko viņš var par viņām man pastāstīt, un tad viņš man stāsta, ka, viņš atsūta bildes, un tad es saprotu, ka tāds manai vecai mammai dobēs bija pilns tāds dzejnieka narcises, bet Ziemassvētki, nezinu, labi, amerikāņu dizains, varbūt Amerikā viņiem ir uz Ziemassvētkiem. Bet tur arī jā, viņš raksta man, kad viņas tur zied tur pavasarī. Es domāju, vai amerikāņu kultūrā, viņam nākošais jautāja, vai amerikāņu kultūrā šīs te narcises ir Ziemassvētku simbols. Man atbild nē, jo viņas zied pavasarī, viņš nevar būt. Narcises ir, man viņš nosauca citas narcises, te es pieņemu, ka tās ir, es viņam arī saku, man ir kruza izšuvums, kurā ir Ziemassvētku sižets ziemas, un ir narcises tur pēc jāizšu ir. Un tad viņš man saka, tās ir papīra, paper white narcises varētu būt, viņas ir tādas, ka tas varētu tā būt, kad viņas gan nav dārzā neaug, bet viņas tā kā iekštelpās audzē. Tas viņiem tāds varētu būt, ka tas ir kā dekors Ziemassvētku laikā, jā, Amerikā. Tā kā tas tad ir mums tās papīra baltās narcises, tā mēs varētu tad konstatēt. Jo es arī apskatījos pavasars, pat cik narcis tās tiešām pavasar, tas vēstnesis pavasarim, jā, vismaz mūsu platumgrādos ir narcisīts. Tad es apskatījos, jā, viņai šai te pavasara tajā darbiņā, kas ir šai sērijā, tur ir smuks, dzeltens, nolasāms, skaists narcisīts, jā. Tas ir mans 28. gada pirmais pabeigtais darbiņš manos rokdarbos. Tagad tikai jāizdomā, kādā rāmītī es viņu ierāmēšu. Man vispār ierāmēšana, noformēšana gaida 7 darbi, bet šis tad ir jāizdomā, kādā rāmī. Tā. Nākošais mans izšūšanas darbiņš būs tāds pavisam maziņš. To es gan cerams, ka 3 gadus gandrīz neizšūšu. Nē, tas nav tas. Man ir tā, man ir... Kur man ir sagatavots. Šo es izšūšu. Es jau tā esmu jau. Tas ir zīmola. Te būs tā. Tagad man būs tāds Mill Hill zīmola. Šādu te Ziemassvētku rotājumu. Saucās trompete. Es jau te nāk, man ir visi šīs te sērijas darbiņi. Te ir viole tāda. Te ir franču raksts tāds izšūts. Te ir, kāds instruments? Vienvārds sakot, un tad vēl ir mandolīna. Te ir tādi instrumenti.
Es kā pirmo paņēmu izšūt trompeti. Te nāk diedziņi, viņi tādā murskulītī tiek pārdoti. Krāsas nav atsevišķi nekur, tev pašam ir jāsēž, un viņas tātad komplektācija, varu parādīt komplektāciju, tātad viņa nāk arī tādā maisiņā mazā tiek pārdots, nāk līdz šis te perforētais papīrs, uz kura tad arī piedāvā ražotājs viņu izšūt. Un tad tad droši vien apgriež maliņas, un tad sanāk tāda iekaramā eglītē rotājums. Lūk. Bet es te internetā, YouTube'ā skatoties cits izšuvējs, redzēju, ka viņas šos te darbiņus izšuja nevis tāds eglīšu rotājums izšuja nevis kā uz tā papīra, bet uz auduma. Un es arī nolēmu izšūt uz auduma. Tā tad nāk te tā, kur man tagad, lai tā schēma. Tā tad nāk šī darbiņa tā atslēga, kur te visi tie diegi ir tā tad aprakstīti, tie DMC diedziņi, un tad viņi pēc krāsām ir vienkārši pašam jāsašķiro. Nu, šeit man bija ļoti viegli, jā, salīdzinoši viņus saprast, jā, bet citreiz tur, ja tev nav tā praksa ar tiem diegiem, kā man nav, piemēram, es tāds, nu, tomēr sevi, lai gan es jau izšuju kaut kādu laiku, bet es tomēr sevi uzskatu joprojām par iesācēju un daudz ko vēl mācos izšošanas ziņā, tad vēl jau vairāk kaut kādas tur krāsas atpazīt, tikai no skata vienu būs taustes atpazīt, tur tas ir DMC vai Anhor vai Madeira vai vēl kāds tur cits tas diegs, man tāda pieredze nav, lai es sev tā atpazītu, jā. Nu, šeit ir tikai šim darbiņam ir tikai 5 krāsas toņi, un viņi tā salīdzinoši viegli ir atpazīstami, jā. Pēc tā, kā viņi te paši viņus ir apsaukuši, jā. Es, te, kad tas bija šiem te jā, bet citreiz viņi tur tumšs un zaļš, un kā viņi tur apsauc, tur vidēji tumšs, vidēji gaišs, un tad tu sēdi, un ka tur ir tiešām tie, jā, un katrs mēs varbūt redzam arī mums savu redzinu, mēs redzam tās krāsas ar savu to acu zīlītī pa savam, jā, kā teikt, dažādi. Tad, protams, dažreiz ir, un tad, ja tev ir krājumos kaut kādi diegi, tad tu tur var salīdzināt, vai tad tur ej internet, googlē tos numurus, un tad tur salīdzini tos toņus, jā, un kā jau vēl pie tam tas ekrāns tur pārraida viņus. Nu, es viņus uzlikusi, te ir šī magnētiskā josliņa, kad es ieteiksim, izšujot, man tur paliek adatiņā diegs, es viņu arī te pielipinu. Tātad tur schēma, darbiņš nav liels, tāda salīdzinoši labi nolasāma schēma, un tad vēl kas nāk? Vēl nāk komplektiņā līdzi pērlītes, jo tas ir izšūšanas darbiņš, viņiem tiem ilhiliem jau viss ir ar pērlītēm balstīts arī, jo skaistums rodas no tām pērlītēm. Un nāk šeit te pērlītes, kas arī nav nekādā veidā un piešujamais elements, te būs tāda sirsniņa tāda, jā. Es viņas patreiz vēl neesmu sākusi šķirot, un es viņas arī nešķiroju. Ar ko šūt. Tas ir mans, jā, izšūšu es uz auduma, man būs audums tā, kāds man tas skaitās. Lints Belfast 32. Kauns, ekriu krāsa, man ir nopirks. Man tik tagad šāds te būs audumiņš ekru, bet te man ir tāda nianse, kad es te visas tās izšuvumus, man tagad vēl jāsadala, lai pie arī noformēšanas man viņas ir daudz maz vienādas pēc izmēriem, jo kā redzams, teiksim, gatavā darba izmērs, šī te trompete, jā,
ir 4,4 reiz 8,3 centimetri liela, jā. Šī te mandolīna būs 5,7 reiz 8,9, jā. Nu, viņa jau pa centimetri vairāk ir platāka. Jā, šī te, es joprojām nevaru atcerēties, kā šis instruments ir latviski. 6,35 reiz 8,3. Nu, uz augšu viņas visas ir kaut kādi 8, jā, nepilni 8, 9 arī centimetri, jā. Tad šitā ir 6,35, ja šitā ir vēl platāka nekā tās divas. Un šitas ir noteikti vēl platāka, šitas ir 9 un 5,8. Ja? Nu šitā pēc tiem izmēriem ir tāda krietni lielāka vēl. Un tad ir 5,8, 8,9. Man tagad ir kaut kāds vidējais matemātiskais jāizdomā, kā visdrīzāk tā būs kaut kāda apaļs vai kaut kāds ovāls formas, tāds noformējums uz auduma pēc tam veidots tiks. Man tik tagad jāizdomā ir, vai man jāpaskatās kā tā, pie kuras skatījos, kas man tā kā padevu šo ideju, droši vien vairāks, bet tas, ko konkrēti es skatījos, to izšuvēju, kur tā darīja, kad vai viņai nebija atsevišķi tur par šiem darbiņiem stāsts, kā viņa to darījusi ir. Viņa gan izšos speciāli šim darbām tur veidotas kanvas, tur viņai kanva bija tāda, kur fonā bija uzdrukāts tā kā mūzikas notis bija vai kaut kas tāds bija nošu līnijas, jā, tur bija kaut kas tāds, laikam viņai tāds audums bija speciāli uztaisīts, kāds tur viņai bija tādu nokrāsojis, tā kā tā. Nu, lūk, tas ir mans tagad nākošais darbs. Tā, nu, lūk, iepriekšējos te pieslēguma fragmentiņos es rādīju, kad es te meistaroju zeķis un ādu un ārdu, un beigās, kā teikt, ar pirmo zeķi veiksmīgi tika pabeigta, un šobrīd man ir pārīts gatavs, izmazgāts, ir izžāvēts, un galiņi ir pungalā, un iesākums triķis arī ir, kā teikt, ievilkts iekšā, diega gals. Tā kā zeķīts ir gatavs, zeķīts, vēlreiz atgādina, tika adīts no šīs te dzies, 100 gramu kamoliņu, palika pāri man, zeķīts ir 82 grami no 100 gramiem, ja, tad man šis te palika pāri. Ļoti mīksta viņa tāda ir, man šī te, es pat, kad man nemazgātas vēl uzmērīju abas divas uz kājas, viņas, nu vismaz man nekoda, ja tā ir pirmā, man ir šobrīd diezgan siltas dzīvoklis piekurināts uz tiem lielajiem grādiem, Rīgas siltums katlamājas strādā uz urā, un tā tad, nu, vēlreiz īsumā es atkārtošos, jā, sāku vadīt ar 2,25, sviķelītes labiski grieztais iet, tad šeit ir iestrādāts no Japāņu adījumu 250 rakstu grāmatas, paņēmu šo te rakstu, 21. man šķiet rakstiņš tur pēc tā, un te tur grāmatā te bija starpgāja 2 kreliski, valdziņi, man te par cik, nu, tomēr kāja ir kāja, jā, ar savu apkārtmēru, tad man te bija sākumā izgāja 6 valdziņi, bet es te noraucu, kopumā esmu 12 valdziņus noraukusi, un tad man šobrīd te tā ir līnijā iet 4 valdziņi. Pēdā es te turpināju šī bumeranga veida papēdis, turpināju šīs te strīpes sadīt grieztajā, kamēr veidoju to papēža augšdaļu, turpināju šo te pīnīti arī, un pēc tam, kad jau papēža to augšdaļu jau adīju, tad pieaudzēt sāku atpakaļ tās pagarinātām rindām, sāku ņemt klātu pa vienam valdziņam, tad jau es vairs tur nepārgāju, kaut kas man te vēl, te es skatos brīžam, kaut kur man kaut kāds diedziņš ir
Jā, kas man tur tāds izskatīja. Un tad es jau adīju tikai krēliski. Un šeit, un papēdz pats ir šī stūma daļa uz 2,5 sadatiņām adījās pēc papēdis. Bet tā kā es papēdi biju izveidojis, es pārgāju atpakaļ uz 2,25, jo priekš pēdas man gribējās, lai tā zeķe guļ uz kājas, jo, ja es, piemēram, ievilkšu viņu apavā, lai tur apavā, kā teikt, es varu ievilkt apavos arī viņu, jā, un tāpēc, jā, jo tas būs tāds zeķīts, kur es varu arī, piemēram, darbā, man ir tāds kabinets, nezinu, kāpēc, šausmīgi pūš pa grīdu tur, un tad kājiņām, jā, lai siltāk ir, tad es mēdzu vilkt zeķītes, un lai skurpēs tur darbā var ievilkt, tad es, man vajag, lai tā zeķe pieguļ stipri pie miesas, jā. Un tāpēc es pārgāju atpakaļ uz 2,25. Lūk, to lentveidu noraukumu uztaisīju, jā, arī, lūk, tādas, jā, mīkstas tādas ir. Tā pūciņa tur ir arī tā, ko es te varētu pielikt, lai tā pūka. Jā, var redzēt, kā tā pūka tur ir tai zeķītei. Lūk, pirmās zeķītes, tad man šogad arī ir gatavas. Pabeigtas tā. Tad jau vairs nav ko stāstīt, es jau tā esmu par viņām stāstījusi. Tālūk, un tad es vakar iesāku adīt jaunas. Kas man tur rindu skaitītājs. Šo te dzīvi, es netīšām te arī taisīju dzījās inventūru savās un uzgāju šo te dzīvi, kuru man likās, ka es esmu aizsūtījis uz Ukrainu, bet izrādās, ka ne. Te es rudens pusē sūtījumu taisīju un visu savu zeķu dzīves biju, tā kā likās, ka biju sapakojis un aizsūtījis tur radītājām, lai viņi sadā priekš Ukraiņu karavīriem. Un likās, ka arī šo dzīvi es biju aizsūtījis, bet izrādās, ka nē. Nebiju es viņu iepakojis, es pat viņu nebiju tur, biju kaut kur nobeidzinājis, ne pie zeķu dzījām izrādās, un tāpēc man nesanāca viņu aizsūtīt toreiz. Un, dzīve ir sāku adīt. Jo man jau viņa diezgan pasen bija pirkta. Šī ir Drops Fābele. Tā krāsas kaut kāds 162. Numuriņš, standartu sastāvs, 75 vilna, 25 poliamīds, 50 gramos, 205 metri, jā, tas ir 400, uz 100 gramiem 410, jā, viņi ir bišķi rupjāka nekā parastā, teiksim tā, 420 tās dzīves, kas ir, jā, arī tad viņi ir tādi bišķiņi rupjāki, un arī adats te piedāvā nevis te divi, kādas adats te man šķiet piedāvāja trīnieks, vai 2,5, 3, jā. 3 mm piedāvā. Tas ir amerikāņu izmērs, jā, 2,5. 3 mm adatām piedāvā adīt. Es sadu ar 2,5. Un es nevarēju saprast no tā kamola, kā tās zeķes vispār radīsies. Un no sākuma man bija doma adīt, varbūt mēģināt. Es neesmu to nekad darījis, gribēju pamēģināt. Es faktiski arī no Pungala. Es esmu pāris reizes sākus mēģināt adīt, bet kaut kas man nekad tā īsti nav sanācis un kaut kā nav. Un tad, kad es tās zeķes arī adīju iepriekšējās sezonas arī tiem pašiem ukrāņiem, domāju, ka adīšu tā, lai abas divas uzreiz no Pungala un cik tur to dzīvi, tur, teiksim, man arī bija kaut kāda atlikuma toreiz, ka es tur strīpās kaut kā tur adīju un tā man likās, ka tad varētu tā, bet tad es sapratu, ka tā ir ņemšanās, tas ir, kā teikt, man tā prakse nav, un man likās tikai liek laika tērēšanu, tad es adīju tā kā es adu no augšu uz leju un tā tālāk, kas man nebija laika kavēšana liek. Un šoreiz es domāju, labi, mēģināšu adīt, tas rupjums tāds ir tīri normāls, nav pavisam smalks kā 420, tomēr var just to starpību tajā rupjumā. Un pabeidzu te tās šis arī lentveidā, tā kā
es sāku ar 5 valdziņiem te turku uzmetums, un tad te pieaudzēju līdz 32 valdziņiem uz vienas puses, jā. Un šobrīd tādu taisnais gabals. Un man nav saprotams, kā es te Ravelry apskatījos pēc šī numura, kas tur bija pieejams, kā tās zeķes tur izskatās, bet tur kaut kas tāds jocīgs, tur es tā īsti nevarēju saprast, arī tās zeķes tāds īpatnējs, tur bija safotografēts. Nevisai man tur tā, es sapratu, kā tas viss veidosies. Un, un es biju domājis, ka es tagad uzvedīšu to pirmo pieaudzējumu, jo pat 2 pieaudzējumus uzreiz man likās par sarežģītu priekš sevis. Es tur vienu tādu meistarklasi, tos principus apskatījos, kā darīt, bet, es gribēju to lentveidi, jo tad, sanāk, kā atpakaļ ejot ir, ja es šeit, ja es adu no augšas, tad es te norauju tas noraukšanas ritms, ja, te, kad vienkārši es atpakaļ ejot viņu adu pieaudzēju. Un domāju, es uztaisīšu vienu, un tad paņemšu otru zeķi arī tāpat darīšu. Pie vienu, un tad jau, kad būs pieaudzējuši, tad īšu abas 2, par cik man 2 kamolos ir, te 50 gramu, te, kā teikt, var tā darīt. Un gribēju, kā teikt, sākt otru zeķi. Un otrs zeķis kamols sāks, viņi ir vien partija, abiem 2 partija ir vienāds numuriņš, un gribēju sākt adīt otru, bet te ir pavisam man cita krāsa nāk, sākums. Un tad es nomulsu, un es nesapratu, kā man te bija tikai tas, tātad šitien te, kurs ir marķierīts pielikts, ja, te tad man šis ir viss tas pieaudzējums, šī te daļa, jā. Un es tagad nesaprotu, un es saprotu, ka tas ir kaut kas no šīs te vietas, ja, te trūk šitā te man zilā, un vai tur, un tāpēc es apstājos, lai saprastu vispār, kāds tas ritms tai krāsa dzijai būs, kā viņa veidosies, lai es nezinu, vai man stipri vajag, lai ir vienādas, jā. No vienas puses man gribējās, un skatoties uz šo plato strīpu, un tagad kas te tālāk iet, no vienas puses jau arī varbūt gribētos, lai ir vienādas daudz maz. Bet šis te man sākuma krāsa nomulsināja otram kamolam, un es to atmetu pie malas, un, ādu vienu zeķi. Bet varbūt tās arī pareizi, jo man vēl ir jāaiziet cauri papēdim, un kā man tur veiksies, un par cik man tās pieredzes no Pungala adot nav. Tāpēc es viņu tikai uzsāku veidot, tāpēc es tagad arī nezinu. Varbūt tās, ka arī tā ir pareizi darīt, ka es neādu abas 2 reizē. Tālūk, tas